Kāds saka, ka cilvēki aizbraukuši uz ārzemēm? Nē, Liepājnieki ir šeit. Kristapa Porziņa pasākums, Kristapa Porziņas, bet Māra Verpakovska, Liepājas Olimpiskais centrs. Tribīnes ir pārpildīts, pie tam nav vietas visiem skatītājiem tribīnēs arī uz malām. Kā jūs redzat, uz balkoniem stāv ļoti daudz cilvēku, tā kā Liepājā mīl sportu, mīl Kristapa Porziņu un visu Latviju ir par Kristapu un Māru Verpakovsku. Lāksmaņa Jānis Šipkevičs, Radio SVK, sirds un dvēsele, Liepājnieks sirdī, vai ne tā? Jā. Liepājnieks? Jā. Cik gads no būtu Liepājā, lai būtu kādā pasākumā pašam piedalīties? Es 12 gadus šeit dzīvoju un nekad nezināju, ka man vajadzēs būt otrajam, kurš kandidēs uz New York Knicks. Man ir aģents, viņš ir visgarākais, jūs viņu te redziet. Jā, viņš ir aizlicis labu vārdu, ka vajag kādam būt no Radio SVK, un tāpēc arī esmu. Bet nopietni runājot, es esmu no New York Knicks sistēmas, ja man ir jāvēro, lai nedara pāri vienam spēlētājam. Prieks par to, ka ir arī acis un auss, kas uzvaktēs Kristapu. Vai nāca viegli šis lēmums piedalīties šajā pasākumā? Atklāt sakot, es atceros pirmo klasi, kad ienāca tā laika Liepājas čempionu vienības basketbolists un pateica, puikas, kuri no jums grib spēlēt basketbolu? Un es arī biju viens no tiem, kurš spēr šo soli. Un tas bija tāpat kā kosmosā, tu spēr vienu soli, it kā nekas, bet cilvēks mērogā tam ir baigā nozīme. Manā dzīvē šis solis, ko es spēru pretī basketbolam, ir attaisnojies visu manu dzīvi. Viss, ko es esmu sasniedzis, ir uzzinot sviedrus, slapjus kreklus, slapjas bikses un lieliskas karsē meitenes. Prieks par to, Jānis, saprotu, ka šodien ir labas emocijas, vai arī ir domās par komandas stratēģiju, tomēr būt trenerim, tas nozīmē motivēt komandu, par ko šodien komanda cīnīsies. Praktiski visa spēle tiks virzīta ap Valdu Valtenu, jo viņam ir atnākusi otrā elpa. Otrā jaunība?
es teiktu, trešā. Un mēs esam jaunie tēvi ar viņu salīdzinoši, un līdz ar to viņam ir uzdevums novērst Ņujorkas spēlētāju uzmanību un radīt nelielu apjukumu. Blakus man treneris Edvīns Sprūku, nu jau zina ne tikai visu Latviju, zina arī visu pasauli. Edvīn, kā nāc šis piedāvājums un kā šobrīd jūties? Es jūtos ļoti labi, jo es sēžu blakum Kristak tēvam. Kristak teica arī šodien būs treneris, tā zināja teikt tauta, vai tā taisnība? To pēdējā brīdī izdomāju. Kā šodien stratēģija būs treneru kungiem, ko mēs domājam, ko skatītāji redzēs? Viss balstās uz galveno treneru. Edvīn, kāda taktika? Viss nakti negulēja. Domāju, ko darīt. Beigās nolēmām komandu, mēs spēlē esam gatavi. Jo mēs sēžam tādā vietās, ko Liepājas lauz sēž. Edvīn, saka, lūdzu, cik dienas gatavojies šai spēlei? Es, piemēram, gatavojies jau tikko uzzināju, ka tiek izvirzīts par treneru. Tas jau liels pienākums. Viss šitai Liepājas publikai, jo tik daudz publika kopš es treneris no 64. gada šī zālē nav bijis ne uz Eiropas čempionātiem nekur. Bet noteikti viena īpaša sajūta ir pretējā pusē Armāns Krauliņš, cik zinām, jūs esat draugi, un ar Armānu runājam arī ārpus kameras, kad aptuveni gadu 30-40 nav bijis tāda situācija. Vienā pusē Edvīns, otrā Armāns Krauliņš. Bet tā, ja mēs esam kādreiz sēdēji. Cik gadi ir pagājuši? No apmēram 40 šādi. Bet tas jau neko nedod. Viss sēdē kādreiz Lokomotīvas pusē, Liepājas pusē. Bet mums jau ir vienošanās, tāpēc spēles, ja mēs šovakar satiekamies. Kautiņš nebūs? Nu, man liekas, ka būs. Tās, lūdzu, kā tā sajūta šobrīd, jo tev noņēma kā pirmo no laukuma nospēja dusmīgs uz treneri? Nē, es domāju, ka ātrāk, ja skatījos uz tablo, drusku pa lielu tēmas, tas tomēr mazīgs laukumiņš, tā futboliņā vairāk var noslēpties. Futbolā būtu iespēja bišķi pakalturēt, te nav iespējams? Protams. Ko saka par šo pasākumu pagaidām līdz šim? Fantastiski, es jau piedāvāju uztaisīt turneju pa visu Latviju, lai mēs izbraucam pa visām pilsētām, un es domāju, ka mēs visās pilsētās savāk tādu cilvēku skaitu. Labi, Viktor, mazliet aizdustiņi bišķi atrāpojas, un pēc tam vēlreiz būs laukuma, vai ne? Jā, protams. Esmu noķēris vienu no labākajiem piespēļu devējiem šajā pasākumā, nenoliedzam Renāts Zeltiņš. Renāt, kā jūties? Īstenībā kaut kur plauši tur, kā basketbola valodā sāk palikt uz tur. Es redzēju, starp cik kaut kur. Jā, nokritis, neklēja vēl, bet kopumā ļoti labi. Kopā ar Kristapu spēlēt pret Valdu Valdēbu Kaupēs. Vispār tā visa savienība un mērķi labdarībai. Es esmu ļoti gandarīts un priecīgs šeit būt. Ja vēl būtu vairāk spēku, vai ne vispār labāk justies? Klausies, man jātrenējās nākamreiz šādiem mačiem. Tik daudz darba, ka nevarēja satrenēties, bet redz, ka pulveris, kā saka, ir sauss šodien. Sauss nerūst tā rūsī. Iedod gaisiņu Kristupam Porziņam arī kaut kas īpaši, ko gaidīt. Vienkārši es stāstīšu, nevis, ka es spēlēju NBA, bet ka es iedevu piespēlu Porziņam. NBA džekam, kurš ielika? Jā, kurš ielika augstu. Piespēlē. Viņš man pateica, šī te parādīs, nozīmē, ka ļoti labi, tādā nešā. Blakus man Edgars Štēns, Basketbola Savienības ģenerāls sekretārs. Edgar, parasti es uzvalkā. Sveiks vēlreiz, jā. Parasti es uzvalkā, šodien es spēļu formā, saka kāpēc. Uzaicināja Porziņu ģimeni un uzspēlēt šādā nozīmīgā notikumā. Tribīnes pilns, līdz ar to neesmu kļūdies savā izvēlē. Jā. Par tribīniem man nebija zināms, kad pasākums notika, bet būtībā pasākums vienkārši lielisks. Jā, super. Vienkārši arī ļoti raiba publika. Izrādās mums ir ļoti talantīgi visās jomās, arī basketbolisti, un sajūta ļoti labi. Un es pat esmu pārsteigts, cik sportiskā gaisotne. Es domāju, būs vairāk plezīrīgi, bet nē, ļoti, teiksim tā, intensīvi, aktīvi, ar lielu skriešanu. Es jau pats prasīju maiņu. Saka, kad pēdējo reizi pats ņēma bumbu rokā. Pirms gada vienā labdarības pasākumā Jelgavā kopā ar Jubalu. Spēlē ar intensitāti reizes gadā. Vai teikt, jūs esat saspēlējušies ar Jubalu? Jā, mums kaut kāda ir Jelgavas saikne, mums ir, jā, bet mēs vēl neesam bijuši ar Keišu kopā laukumā trietā, tad mums būs tas 3 stūris.
kā Renāram Kauperam plāni mainījušies. Sveiks, Renāri Liepāja. Pirmā kārtā prieks tev redzēt basketbola formā. Paldies, es cenšos būt formā, pirmā basketbola lieliski. Vienalga kādā formā. Kas par svētkiem, vai ne? Kas par svētkiem? Iespējams, ka tieši tevs dēļ, mums arī vispārējās zvaigžņu dēļ. Es domāju, Kristaps un Māris visu ir izdarījuši, mēs esam draugi, mēs tik piepalīdzam, bet tiešām prieks par pilnām tribīnēm un par to foršu atmosfēru, kas te ir. Renāri, līdz šim vairāk mazāk visi zināja tev kā labi futbolists. Izrādās, ka basketbols vēl nav svešs. Mēs ar citu ar Jānu Jubaltu spēlējām savulaik Jelgavas sporta skolā. Mēs gan bijām tādi klasiski rezervisti ar viņu. Bet, sestie spēlēt arī svarīgi, Renāri. Sestie spēlēt arī ļoti svarīgi. Ārkārtīgi svarīgi. Viņi to drošības sajūta, ka, ja kas, tad kāds tur vēl ir. Es noskaņojums tevi labs un izbaudu šo brīdi šeit Liepājā. Jā, super, tiešām ļoti forši. Ja pasākumi būs vēlreiz un aiznās pēc gada tev vēlreiz, es domāju, ar vislielāko prieku. Vēl jau vairāk, man liekas, tas sāk kļūt par tādu skaistu, regulāru pasākumu ķēdi, jo pagājušo gadu bija futbols, vai ne? Basketbols. Skatīsimies, kur tas ies tālāk. Jā, uz kādu sportu vēl varētu aicināt uz volejbolu, galvu tenis? Nē, zinu ko, apgūsim visu, ko vajag. Lai vērtās, vai arī kādu dziesmu var sagaidīt šodien Liepājnieku? Šovakar, man liekas, nē, bet 20. augustā vesels 2 stundas stadionā. Tad mēs tiekamies. Garantēts. Oskars, sveiks Liepājā. Prieks tev redzēt šodien bez ķīvērs, bez slidām, bet basketbola formā. Kā jūties? Baigi interesanti kaut ko citu paprovēt. Tā, zin kā, bumbu jau es mētās, bet tā, lai uzspēlēt, tas kaut kas cits. Bet galvenais jau ir, ka mēs darām visu labu lietu un tā ir labdarības spēle. Rezultāts nav galvenais, lai viss smaida un būtu beigās labs rezultāts. Vai arī izbaudu to pašu spēli, vai izdodas arī tīri ar bumbu arī kaut ko labu izdarīt laukumā un teiksim tās piespēles un tie metieni? Tā jau baigi, tur neko nevis kombinē, neko vienkārši spēlējam savam priekam. Valdi, vai ir brīdis arī parunāt ar mums? Atnāc, lūdzu. Vairāk mazāk par basketbolu. Es tev aiznesim. Mēs tev gaidām. Valdi saka, ka viņiem nav spēku un atnāk, bet pēc mirkļa viņš būs šot klāt. Valdi, vai šis ir tas stāsts, kas lēm nāk, tas labi nāk? Es tev gaidu, un tu nenāc. Nē, es domāju, puslaikā būs sarunas. Vai ne, mēs gribam uz kastām spētām? Es domāju, ka varbūt Krauliņš laidīs labi. Ne, mēs jau sarunājam, ka nevēlīs vairāk. Nē, vēl otrā varbūt uzspēlēt šākumu. Kāds tās sajūtas, Valdi, jo pats pieminēja gadus 15 laikam neesi vispār laukumā bijis? Pirmkārt, mēs nedomājam, ka tik temps ātrs būs. Baigi ātrais temps. Manā vecumā tik ātri neviens neskrien. Bet spēlēt man saspēli pats jau to tempu arī kurīni patiesībā. Ko es tur kurīni, kad viņi pārāk ātri kustās. Tu nevar galvu, tu saproti, bet tās kājas neiet līdzi. Sajūtas kāds ir šeit būs šobrīd šajā pasākumā? Skatītāji paši pa sev atbildes dod. Pasākums un arī ar visu to, ka tas nav te basketbolisti visi, lielākā daļa. Basketbols ir skatām. Kas attiec to, kā izdevās pierunāt tev, vai nebija smagi to pierunāt? Vienkārši viens zvans un valde būs. Es ar Mozeņu ģimeni. Tas ir labs konteksts un palūdzu. Man nav problēmas Liepājai palīdzēt. Super, paldies, Valdi. Ko darīs, ko mēs redzēsim otrā puslaikā no tevs piespēles, metienus? Galvenais izdzīvot. Jāni, klausies, spēki izskatās, ka tev tomēr pietiek, lai tu arī varētu ar Kristapu pagrūstīties grozu apakšu un jāspēlē. No ārpuses tā izskatās. Lēnām mēs iekšā mirstu vienkārši. Ko viņš šodien saka? Jau no 3. minūtes jau aptuveni. Bet laukumā tiešām te nevar redzēt. Jāni, es gatavojies arī tā mentāli un fiziski šīs spēlēt? Jā, kad mēnesi. Ar Kristapu, ka tu viņu trenē zālē, izskatās, ka tu pats domā par spēli. Jā, es arī uz tā psihologu tās gultiņas gulēju, un Kristaps man skaidroja, kā vajag spēlēt. Es kaut ko es varu, bet beigās 2 vienalga izsaldēt. Bet tu nevis neatcerēsies, visu jau beigās uz tablo paskatīsies. Es tā ceru, ka mēs vinnēsim, tad jau var. Jāni, bet kas ir šodien nekāds uzdevums arī, nezinu, viens otram brāļiem saspēlēties vai apspēlēt Kristapu, ir kaut kāds sev tāds iekšējs? Nē, mēs visi vienkārši, kas sanāk, ko mēs spēlējam. Izbaudam spēli. Es tā domāju, es vismaz tā ceru, es izbaudu vismaz. Man bija šasiņoja, bet tā savādāk. Ir, viss kārtībā. Jā, bet es ceru, ka cilvēkiem patīk. Māra Vepakovs komanda spēlē, Māris pas uz solī. Māri var mazliet veltīt laiku sporta centram. Grūti, bet var mazliet jāvada saspēle. Jā, es jūtu, ka tu esi spēlē iekšā pilnībā. Māris saka, izbaudu šo atmosfēru. Lieliski izbaudu. Protams, ļoti patīkam uzspēlēt ar basketbola leģendām bijušām un var jau teikt, ka esošajām vienkārši ar pazīstamiem cilvēkiem un draugiem. Ļoti patīkam, ka cilvēki arī atnākuši un tam visam kopā ir arī kaut tāds mērķis, kuram mēs visu šito darām. Saka, Māri, kam tā ideja dzīve, vai nav arī daļai tu pie vainas pie tā, ka šāda ideja vispār ir nonākusi līdz realizācijai?
Nu, jā, noteikti. Tas ir, tā var teikt, turpinājums pagājušā gada Zuntnera drauga, Verpakovska drauga, kas mums bija futbola spēle. Ka šogad uzrunājām Kristapu un bijām ļoti priecīgi, ka viņš piekrita, un tā arī šī ideja radās. Es domāju, ka noteikti šai tradīcijai būs turpinājums un ceru, ka ilgs gads vēl. Kā jūties tīri fiziski spēlēt basketbolu pret tiešām lieliem vīriem? Nu, protams, ka pavisam savādāk izjūtas ir un slods pavisam savādāk. Un gross uzreiz liekas augstāks un mazāks, kā tas ir spēlēs. Bija aizgājis uzmētāt pāris reizes treniņos, tad ikā bija likās, viss būs kārtībā, bet, nu, protams, ka spēlē uzreiz viss savādāk. Bet sāk šai spēlē nedaudz gatavojies, tagad saprot, kāds metiens izpildīja, kāds sodmetiens. Bija pāris reizes bija aizgājis izmest, jo nebija laikam kāds 10 gadus pa grozu met. Jā, nu šobrīd bez ģitāras, bet basketbola formā, kā jūties? Baigi jocīgi, jāsaka godīgs, neesmu basketbolu spēlējis. Nu, teiksim tā, pagājušo gadu Jelgavas svētkos spēlēja arī ar Šnepu. Renārs atzinās. Jā, bet tā nav spēlējis kādus gadus, 8. Bet ir ļoti interesanti, un man šodien patīk, es domāju, būs tāda viegla, pastāja, viss tā brīva. Bet visi kapā, visi skrien, visi kaut ko cīnās, bračkas pret bračkām, porziņi pret porziņiem. Un mēs secinājām vienu lietu, tagad uz laukumu mēs tagad tā kā maiņa bijām, kad esam 4 mākslinieki vai aktieri vai mūziķi un 1 basketbols ir pilnīgi garām. Viss mums vajag vismaz 2 basketbols, lai tā spēle savalkās. Nu jā, izskatījās vienbrīd arī laukumā, treneru taktika bija tāda nāca laukumā, Jānis pretējā pusē, Renārs tik sūtījis laukumā. Jums arī kaut kāda pretstatījums pret otru? Tu zini, es nebiju to pamanījis, bet to, ka mēs kopā abi gājām, tā bija. Es nezinu, vai tā bija taktika, bet bija baigi forši, jo mēs zinām, ka mums viens otram ir jāsat vienu otru, tā kā forši. Ok, lai izdodas izbaudīt pastāvu, varbūt arī kāds dziesmas sagaidīs šodien Liepājā no Vētras puses? Es šaubos laikam, mēs vakar gan labi nodziedājām, bet šodien mēs būsim sportiski laikam. Patiesībā vairāk redzēt uz citas skatuves, ne uz sporta skatuves, bet vismaz Liepājas pusē, nu, ar basketbolu arī viss ir kārtībā, tā vien izskatās. Viss kārtībā, ļoti skaisti, viss Liepāja malači. Kā pats jūties? Kā liepājnieks. Tas ir ļoti labi, jo daudz skatītāji ir gan pa vienu, gan otru komandu. Noteikti nav bijis bieži tās gadījums arī sportā, kad patiesībā skatīt abām komandām pano klātienē. Nu jā, te jau jūtam druskuņi tā kā Kristupam pa labu, bet mēs cenšamies parādīt kaut kādus taktiskos zīmējumus, redziet. Metienu no groza apakš 3 punktu, mēs pieejam savādāk. Kas jums vairāk vērt to komandas būtību? Armāns Kalniņš vai Valds Valters? Valds pirms spēles atzina, ka viņš uzņemsies to šefību par komandas saspēli. Es negribu ieslīgt kaut kādās detaļās un kādu no viņiem patiesībā Armāns Krauliņš domā, Valds Valters runājas tā teikt. Pārāk es iegāju spēlēs stāsts, kā jūties? Ļoti labi, ļoti labi. Ļoti smukti organizēts pasākums. Nu, bet daļai arī tu pats pieliki roku šim pasākumam. Nedaudz sanāca, bet izskatās, ka tā spēle aiziet tāda pišķiņa smagāk nekā bija gaidīts. Jā, tu arī cik pārieties, ka domāju, ka būs viegli skrien no meti, bet te ir cīņa būs vai? Tas tāpēc, ka nevar aizlaist vienu komandu pārāk tālu priekšā, lai pēc tam nesanāk baigā iedzīšana. Nu, kā ir spēlēt pret brāli? Jūs 2 brāļi vienā pusē, otrā pusē, otrs brālis un tētis? Nav jau svarīgi, kā es spēlēju, bet viņš svarīgi, ka man lielākā muta ir un es pēc tam viņa mašīnā braucot mājās, es laikam nešu, ka viņš kaut kā sūdīgi izdarīja. Labāk, kā centra vadītāji gadu griezīt, gads veiks arī te Liepājas Olimpiskajā centrā, jo no citas puses pats piedalījies, nevis rīko visu pasākums. Kā sajūtas? Es pat teiktu labāks nekā ikdienā turot rūpu par visu šo kompleksu, jo man tāpat kā ikdienā arī šodien ir izcila komandas biedri. Es domāju, ka nav šaubu, kas uzvarēs. Tā kā vienkārši baudiet. Kā pats jūties basketbolā? Nedaudz pietrūks 30 centimetri kā minimums. Augumam, protams. Mums Kelmans šodien spēlētājs statusā, nevis treneris. Uvi, kāds tas sajūtas? Sajūta tagad otrā pusē. Tagad tas spēlētājs, nevis treneris. Viņa jāklaus galveno treneri. Treneris nav tik bargs par tevi? Par laimi nē, bet zināms, ka treneris Krauliņš savulaik ir bijis bargs treneris, tā kā es viņu cienu un respektēju, un arī šodien es viņu cienu un respektēju. Vienbrīd bija tāds sajūta, ka groza apakšā tu spēlēji par Kristapu Porziņu, vai tajā brīdī arī bija tāda mazliet seriāliska, kad pat Elzoru skaties Kristapu Porziņu Ņujorkā, tagad tu par viņu te spēlē? Es domāju, nav nekas seriālis, es varbūt arī mēģināšu iet uz draftu, es vēl neesmu to pirmo reizi, vienīgo reizi pieteicies, varbūt būs man tā iespēja kopā ar Kristapu uzspēlēt arī vienā klubā. Noteikti viņš aizliks kādu vārdu par tevi? Es domāju, ka noteikti, tāpēc arī centīšos parādīt to labāko sniegumu šajā spēlē, lai viņš varētu kaut ko ieteikt. Es uzlicu arī kaut kādu sev mērķi šodien spēlē, ja vienkārši spēlē izbaudu šo atmosfēru? Mērķi būt labākajām spēlē, lai varētu domāt par nākotni, tikties tajā klubā, vienā komandā un spēlēt kopā.
Inet, kā jūties šeit Liepājā? Ļoti labi pilsētā. Otru reizi vispār esmu tā lieliska iespēja paciemoties Liepājā. Kā izrādās Liepājā daudz iedzīvotāju, pilns zāli ir? Lieliski redzēt, ka tik daudz cilvēki atnāca atbalstīt spēlētājus, gandrīz profesionāļus. Gandrīz profesionāļus. Saka, lūdzu, vai ar basketbolu vispār ir izdevies arī savu laiku kaut ko darīt, ja šobrīd ir tāds pārsteigums pašai par sevi? Spēlēju augstskolā, bet kaut kas jau ir mainījies kopš tiem laikiem. Tāpēc patīkami būt atpakaļ šeit uz laukumu un diemžēl ar tik izcīlām sportistiem un personībām. Jā, interesanti, ka tev pret Anetu Radeviču, pret Anetu Jēkabsenu spēlē pašai, kā Inetai, vārdu līdzīgi un katrā komandā tikai viena dāma. Arī tas ir tāds īpašs, tu esi vienīgā dāma šajā komandā, otrā tikai viena Aneta. Kā jau teicu, sieviešu konkurencēs kurš trīniekā šodien notiek. Aneta, protams, visi liepājnieki atceras visu Latviju, ka pēdējo reizi šeit Liepājas Somskā centrā dāvāja fantastiskas emocijas 2009. gadā. Kāda atgriezies pēc vairākiem dienām šajā pasākumā? Ļoti jauki ceļš, tik patīkamā pasākumā ar tik jaukiem cilvēkiem un no, kā saka, katram savu profesiju. Un tāds savās kopām spēlē basketbolu ļoti jauki. Un jā, šī zāle, protams, tās ir pozitīvas emocijas, jo mēs šeit ļoti labi aizvadījām visu spēles grupas un tiešām skatītājiem. Tā kā man prieks par Liepāju un prieks, ka joprojām mīl sportu. Un tad tādi sportisti kā Kristaps nāk no šīs arī pilsētas. Daļai jau tavs saknes arī no Liepājas, tā kā tu kaut kur arī bišķies liepājnieks. Tieši tā, man jau visi radi vecāki, vecmāmiņi, visi ir liepājnieki, un es te diezgan bieži arī esmu, it sevišķi, kad pēc sezonas te vienmēr braucu šejieni. Jā, Liepāja man arī tuva un zināma, tā kā saka, saknes nāk no šejienes. Saka, lūdzu, vai bija viegli tev pierunāt uz šo pasauku kā tādu? Teiksim, bija pirmais zvans, un tu saki, jā, tad kurš tev pierunāja? Īstenībā pierunāja Krista brālis Jānis, un vienkārši nevarēja atteikt, bet es ļoti priecīgi, ka es atbraucu, un paldies, ka viņi piedāvāja, tā kā esmu laimīga. Otrā puslaikā, ko mēs redzēsim no Anetas Jēkabsenes laukumā? Galvenais, lai ir uzvara, un, kā saka, jau visu uzmanību ir uz Kristapu, tāpēc mēs cenšamies, kā mums treneris norāda, neaizmirsiet, ka Kristaps ir laukumā. Tā kā mums ir arī, mēs nevaram darīt, ko mēs gribam. Mums ir treneris, kurš mums liek, un mums ir, kā saka, savi noteikumi šodien laukumā. Saka, lūdzu, vai treneris ir stingrs? Ļoti. Viņš saka, ejiet cīnīties pēc bumbām. Kas ir? Apspēlēt, izmetat. Kristaps ir laukumā. Kristaps palīdz bez botēm. Kristaps, paldies, kā jūties? Es bažķīt īsāks tagad. Esmu drusiņi, bet baigā atšķirība nav. Mēs tad višķies pietuvējies. Klau, Kristaps, kā pasākums? Man liekas, ka visiem patīk un visi reāli izbauda. Tas ir pats galvenais. Mums pašiem ir jāuzvar. Pāris gaistiņas saņēma labas piespēles no komandas biedriem. Izbauda arī basketbola ziņā, tādā ziņā. Jā, nav kāda laicīga spēlēts, kopš beidzās sezona. Lai arī nav augstākais līmenis, bet tiešām ir jautri paspēlēt un uztaisīt šoviņu skatītājiem. Jānis, tev mazliet ir pamocījis gan zālē, varbūt arī fiziskais šobrīd nav tas labākais. Nē, mēs strādājam pie fiziskā, viss ir kārtībā, bet Jānis jau arī grib kaut ko parādīt no savas puses, tā kā mums, es domāju, ka interesanti ir paskatīties. Ir tev arī īpaši kaut kas stāsts par brāļiem spēlēt, tētis trenē brāļu pretējās nometnes pusēs. Pasaka vēlreiz, lūdzu. Brāļi pretējā pusē, saka, viņas atspēlēt arī gribās šo čolīgu. Protams, mēs ar tēti esam par tādiem brāļiem, tā kā, vajadzētu mums vinēt tomēr, mums ir augstāks līmenis. Nāču. Jānis teica, ka viņa vecs plauš esot. Ko tā, viņš jau vienmēr savu noliek zemāk, bet pēc tam, kā jāspēlē, tev viņš kaut ko parāda tāpat. Labi, Krista, paldies tev liels par šo pasākumu. Es domāju, ka tāds pasākums ir pirmo reizi, bet noteikti ne pēdējo. Tas noteikti 100% būs vēl un cerams, ka būs vēl vairāk cilvēki, ja varēsim ietilpināt. Tagad tu skrien pēc botēm, ja? Jā, vajag jauns bots. Paldies. Paldies par mums. Super pasākums, tik tiešām fantastisks atbalsts, redz daudz savus krēkļus, es nezinu. Tas tik tiešām sāpums ir priekš maniem un noteikti centīšos atkārtot nākošajā gadu un paldies visiem!